Man komentāros cilvēki rakstīja, ka viss Polijā vairs nav iespējams augustā aizbraukt nekur, viss ļoti dārgi Varšavā. Es jums parādīšu dzīvokli, 48 eiro par nakti, ja? Griežam kameru otrādi. Lūk, mums ir koridors, kurā ir daudz skapja, vairāk mantas. Mums ir vannas istaba, viss šteles, viss ir. Mums ir guļamistaba, te mums ir virtuve, tad ir lielā istaba, kur mums iet Netflix šobrīd, bērns skatās, divāns, uz kurā guļ lielais bērns, un tad mums ir balkons, otrs, vienkārši, kurš ir kaut kāds vaiprātīgi liels, 11 metri mēs te saskaitījām. Fīči, kā var atrast tādas vietas, ir neskatieties cenu no piektdienas vai sestdienas. Skatieties cenu no svētdienas vakara vai no pirmdienas. Darba dienās un svētdienas vakaros ir pilnīgi citas cenas, un tad tev arī uz visu nedēļu šī cena sanāk daudz zemāka. Nekā tad, mēs arī skatījāmies piekdienā, viss 100 eiro, 105, 115, uzlikām svētdienu, 48 eiro. Bro, tas ir ļoti lēti, tas ir super lēti.